Sveiki, 2014. gads, 7. decembris, šis ir mans mājasdarbs filtrācijas teorijā. Tātad šeit ir uztaisīts klienta skripts, no klienta puses nav konfigurēts visi dati, kas nepieciešami. Tātad, gluži kā iepriekšējā mājasdarbā ir sākumā šos neskaitošu, lūbak adreses ports nav konfigurēts, ar kuru tiks izveidot savienojums, puferi izmērs. Tātad šeit ir parādīts, kā tiek ģenerēti random skaitļi. Tie ir darīti no skaitļi būs 10 skaitļi, no 0 līdz 10 tātad, un to vērtības var būt no 1 līdz 10 ģenerētas. Tātad, šeit ir definēts, kā tiks aizsūtīta ziņa tālāk uz serveri. Un tiks izprintēta atbild no serveri, vai dati tiks pārsūtīti uz turien vai netiks pārsūtīti. Tātad šeit otrā pusē redzams ir serveri pusē nokonfigurētais skripts. Šeit ir kā serveris saņem random ģenerētos datus, kā viņš tos apstrādā, kā viņš atbild klientam atpakaļ, ka ir saņemti šie dati. Un vairākās pēc queuing metodēm, tad rindošanas, kā varētu teikt, piemēram, LIFO, FIFO, tas ir last in first out, first in first out, tas ir first in first out, tas ir tā kā ienāca tā izies ārā, tiks kā saņemta dati, tā arī viņi tiks parādīti. LIFO last in first out, pēdējais dati, kas tiks saņemti, pirmais tiks izdalīts ārā, respektīvi vienkārši pretējā veidā dati tiks izdalīti. Pēc prioritātes līmeņiem, pēc skaitļiem no mazākā uz lielāko tiks savadīts, kādā veidā šie dati tiks izdalīti. Tātad, palaidīsim. Tātad, palaižam skriptus. Mums tagad ir saņemts, tātad. Šeit arī viņi parādās. Tātad, šeit ir ievadītie mūsu dati no klienta puses, tā kā sanāk, tas ir gadījumu skaitli ģenerēti. Tie ir 10, un katrs ir vērtībā no 1 līdz 10. Tātad tālāk mēs apskatīsim datus, kas tika izvadīti pēc LIFO, sakārtot dati, kas bija, kā es minēju, last in first out. Tātad sākās 10, skaitlis pēdējais, viņam pirmajam jāaiziet ārā, tā kā šeit mēs varam redzēt, tā arī ir. Tad ir 1, tad ir 7, tad ir 10, atkal un tā pretējā, beidzot ir 7 beidzot. Tādā veidā tiek sakārtoti dati, ir apkalpot klientu, tādā veidā. FIFO, tas ir first in first out, kā viņi tika saņemti, tā arī viņi tiek apkalpot tādā secībā, prioritātes. Šeit ir prioritātes līmeņi, tātad ievadītie dati tā kā tiek sadalīti pēc prioritātes līmeņiem, pēc skaitļiem. Vienādie skaitļi tiek, tiem ir vienāda prioritāte, piemēram, ir mums ir, piemēram, 2 desmitnieki, tie būs paši pēdējie, kā mēs varam redzēt, pēc kā prioritātēm sadalīt, mums vēl tāds vienāds, kā G ir vienādi, tas ir nemalot 4-nieki, ne 7-nieki, un 4-nieki ir tā DD. Sākās vispirms ar 1, no zemākā uz lielākā pēc prioritātes secības. Tātad nedaudz iziesim cauri arī server skriptam. Šeit ir tātad atkal importēts no bibliotēkām. Tas būs nepieciešams, arī rīdošana, kārdošana. Sockets, lai varētu noklausīties, savienoties ar klientu, lai varētu nokonkurēt portu un tā ir piedēsi. Importējam par gadījumu skaitļus. Tātad šeit ir visi tie dati. 20. buferis izmērs, lai varētu ātrāk visu datus nolasīt. Tad mēs noklausāmies to portu, no kur mums tiek sūtīti dati. Tiek atnāk dati, tātad tiek definētas, inicializēti, savienot pēc prioritātēm, pēc aprakstiem un izvadīti tādā veidā. Tas darbojas, tik līdz dati tiek saņemti. Automātiski ieslēdzas šie mainīgie, kas ir konstruktorā job. Tātad šeit ir salīdzināti viņi pēc prioritātēm, pēc tā kā
lai visi tie skaitļi ir vienādi tā kā tipa dati. Tātad definējam, kādas mēs rindas izvedīsim, ievadītos datus. Šeit ir tas tie gadījuma skaitļi definēti, kādā veidā tiek saņemti viņi, tiek izvedots savienojums un tiek akceptēts šis savienojums. Ja tie dati nav korekti, lielāk vai kaut kas tad nav pareizi, tad savienojums pārtrūkst. Ja viss pareizi, tad random skaitlis saņemt, tad paziņojums parādās. Nu jā, tad connections ir savienojums tiek slēgts, un tad dati tiek izvadīti kārtot, apstrādāt, teiksim tā. Pēc LIFO, kā jau es minēju, tiek apstrādāt dati, last name first help pēc LIFO, first name first help, un pēc prioritātes līmeņiem, kad tiek definēts, kas mums prioritāte, teiksim, jā, no 1 līdz 10, tad 10 alfabētu burti, pēc alfabētu viņš arī salīdzina, tā kā vienādos saliek vienā prioritātes līmenī, un tad viņi iet no mazākā uz lielāko, tā kā